ikdienas dzīvē, jo cilvēki jūs pazīst un zina, ka pie jums var tiešām arī meklēt grūtos brīžos palīdzību. Vai tā var teikt? Jā, tā varētu teikt. Nu, vēl varbūt par bērnu pārtiku, par bebīšu. Vēl varētu būt atsaucīgāk, jo es tā īsti varbūt neesmu tik daudz apzinājusi, kā varētu. Pagaidām ir pietiekoši tā bebīšu pārtika, lai viņus apmierinātu un lai varētu apgādātos. Un atkal varbūt pēc mēneša saņemam atkal sūtījumu, tā kā varētu teikt, ka tas būtu ļoti labi, ja es tā vairāk varētu arī sadarboties un būt tik atsaucīgi paši arī. Ne tikai man, kad jāmeklē, bet paši atsauktos. Nu, rīt es gaidu no Madlienas, tad atbrauks un paņems tāda. Arī atsaucīgi sarunājām, kad viņi brauks pēc bērnu pārtiks. Divas ģimenes arī mēs iepriecinājām tieši māmiņu dienā, kurai māmiņai ir 6 bērni. Viņa tiešām bija ļoti, ļoti pārsteigta un priecīga, ka viņas uzaicinājām uz Zundažu ielu, lai gan viņa arī bija gatava uzņemt mājā, bet mājā mēs brauksim arī pēc tam vēl. Tā kā es domāju, ka šis darbs tikai turpinās. Ķeipeni varētu tā teikt. Jā, tur tiešām ir iedota māja, pagasta māja, bet viņa ir ļoti, ļoti vec. Un pagasta vecs ļoti, ļoti atsaucīgs un ļoti daudz dara un domā par to ģimeni arī. Un ar kopēju sadarbību mēs arī palīdzēsim šo māju atjaunot. Viņa ir gandrīz tāda, kur jumts un ļoti daudz tā dara, bet pagasts arī ļoti daudz ir domājis. Un iesaistīt vajadzēs arī lielākos bērnus, jo ļoti liela teritorija, tā būtu jākopa ar viņiem kopā varbūt, un arī palīdzēt celtniecības darbos, tā kā doma ir par to, lai arī bērni tik iesaistītu un viņi pierast pie tā, ka pašiem ar kaut kas jādara. Tieši centriņā neesmu bijusi, bet interesējos, kad viņiem darbs ir un patīkam ir, ka tas centriņš tāds ir, un apmeklētāji viņiem ir, jo tur riņķi apkārt ir ļoti daudz bērni un jaunieši, kam vajadzība ir tur apmeklēt to un arī daudz ko iegūt, mācīties. Tā kā es domāju, tas centriņš ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Tagad es varētu teikt, ja ir atsaucīgi cilvēki pretīs, tas sociālais dienas katrā pagastā nav grūti, un tagad jauna tādas domas ir un jauns projekts, jau es esmu ievadījis sarunas ar sociālā dienas darbiniekiem pagastos. Ne tikai daudz bērnu ģimenes, bet gribam arī apzināt seniorus un varbūt pat vientuļus un tādu paudžu sadraudzība, lai arī jauniešus iesaistītu ar senioriem un viņi savu pieredzi varētu mācīt, un tad mēs arī domājam izveidot gan adīt mācīt, mums ir mākslinieces, gan ēst gatavot, gan galdu kultūru, gan celtniecību, un tas ir ļoti, ļoti daudz speciāli arī angļu valoda, kur kāda vientuļa skolotāja vēl ir gatava pamācīt. Tā būtu tā kā paudžu sadraudzība, tās ģimenes, kuras mēs esam apzinājuši, tie jaunieši no 12 līdz 20 gadiem ar senioriem. Protams, kas vēlas. Un tad arī padziedāšana, jo tas ir tā kā man patīkams, un tā es domāju arī, ka visiem tā kā tā iniciatīva ir, man idejas arī ir, tikai viņas jārealizē, ko es arī jau sāku domāt un jau aģitēt savus bijušos dziedātājus, kas jau ir vientuļi, gan Zelta Liepas seniorus, kuri nestrādā. Un katram ir kaut kādas labas idejas, kā viņi savu pieredzi dot jauniem.